Suns, labi. Meklē. Nu, redz, šitāda situācija, ja mēs tā laicīgi arī nomedījam tos zvērus, tad mēs varam, protams, visi mūs pasvēja kaut kāds 50 metrus, mēs varam to veprīt nolikt uz kājām un arī patrenēt savus suņus, kuri strādā tāpat jau izcili, vai ne, un pasinspēta taisni, vai ne, ka viņš, tas sunītis atnāk un nedrīkst ļaut viņam daudz ko uztver, sunītim pateikt paldies, jo viņam jāreid dzīvnieks, ja nevis jākož viņam. Viņam jāapreid dzīvnieks, jau kā viņš šitā dara, un kā mednieki, piemēram, nomedīja kaut ko, tad viņi piekļūt un nūtīgi liek pucināt, tas ir pilnīgi nepareizi. Ideāls variants, ka sunītis apreid dzīvnieku, tad arī ieskrienot lielā biezoknī iekšā, jūs ieiet un jūs varat saprast. Gadījumā mums ir 2 suņi līdzi, ja mums, piemēram, tiek šauts kaut ko kolēģi, kas mednieki šauj lielāku kuili, vai ne, tad mēs palaižam šo sunītis, viņš rej, lai būtu droši, ka dzīvnieks ir nomedīts, mēs palaižam otru suni, tas ir tāds riktīgs kampējs, tas nerej nemaz. Un, ja ieskrienot otrs suns iekšā nerej vairs neviens, tas nozīmē, ka dzīvnieks jau ir aizgājis citos medību laukos, un tad mēs varam droši iet klāt. Ja gadījumā ap 2 suņi sāk riet, tas nozīmē, ka dzīvnieks ir dzīvs un jāiet ļoti uzmanīgi. Bija ļoti interesants medības uz vasaras rapsi. Iznāca sākumā viens kuilīts, tāds 3-gadnieks, to mēs neaiztikām, lai viņš aug liels. Pēc 2 gadiem viņš jau būs riktīgs atamans. Un pēc tam iznāca sivēnmātes kāds 3 malā ar sivēniem un vesels bars ar pērniem. Pats interesantākais bija to, ka tie pērni aizgāja kā uz lauku vidu, vai ne? Un aizgāja arī viņam līdzi sivēni. Tad nācās kādu laiku mums viņus vērot, viņi jau tā attālinājās, jau skatījāmies, vai nav kāds cūkumāda arī starp tiem pērniem. Varbūt arī kādreiz, kad pusotgadīgai vai 2-gadīgai cūciņai tomēr ir iest trakumā, tas kuilis kaut ko tur uzstājas, un tad 1-2 sivēni pieciņas, bet tā kā jūs redzējāt, tur it kā bija sivēni liels barelis līdzi. Un tās cūkas palika vecās mežmalā, tās mēs arī ietriecām mežā, lai viņas daudz nemaisās pa to lauku un ar nepoz zemniekiem saimniecību un piegājām no tās vietas, ko viņi iznāca, piegājām pie pagājuši gadnieku vepreļiem un 2 nomedījām ar precīziem šāvieniem. Tāda arī veiksme, protams, vēlam arī jums. Un sargājiet zemnieku laukus. Pirmā vidējā, ne? Jā, pirmā maz tā vidējā, trešā no priekšas. Jā. Alpiņa riktīgi. Nedēļ, zini. Pēdējā cūka ēd, neprāt nejūt, ka jāmūk mižā. Nu, šo mazo cūku bariņu jūs redzējāt, bija kaut kādi 9 pērnie, piegājām ļoti eleganti ābolinu lauks, tur kviešu lauks, un no malas 3 nomedījām veprīšus. Tā, tur atļaujot. Bez 5-10 tur viņš iznāca kāds 10 ārā,
Mazie bija visādi lielumi. Tā veidojot, lai 3 vai 4 bija ļoti liels. Lai medību saimniecībā būtu mazāk arī zemniekiem zaudējumi, tad jāmedī pērnos, suķīgus var medīt lielā skaitā, jo ja limits ir liels, tad arī viņi jāmedī.